Nu, jā, nu. Tad es tikai vēl jā. Ir krās. Es tā lielāk. Es saku. Tāpēc kvalitātes spēj sagramot un paturēt atmiņā pavisam niecīgu daļu no tā apziņā, ko mums ir pateikuši. Ja, un ir vēl viena lieta, ja mēs šeit redzam, šeit mēs redzam, ka teiktais sastāda tos 100% no visa teksta apjoma vai no visa domas apjoma, kas ir, ko mēs esam vēlējušies pārnest, tad patiesībā mēs pateikuši esam 3 reizes mazāk, nekā mēs esam domājuši pateikt. Ļoti vienkāršs princips. Katrs cilvēks 3 reizes vairāk vārdus un simbolus un domas izdomā, nekā viņš spēja ar savu muti verbāli pateikt. Ja, to arī ņemiet vērā, kad jums cilvēks saka melns, ja, jūs savā galvā 3 reizes vairāk izdomāsiet, nekā viņš būs ar vienu vārdu melns pateicis. Un tieši tāpatās, kad es pasaku melns, es savā galvā 3 reizes vairāk izdomāju, nekā melns kosmos vai kas vispār ir melns, ja, vai ogle, vai man ir 3 reizes citas domas, nekā es ar vienu vārdu melns varu pateikt. Līdz ar ko vēlams ir cilvēku tomēr satikt klātienē un panākt šo te aci pret aci kontaktu. Jo tad jūs varat lasīt ne tikai cilvēka izteiktās domas, bet arī viņa ķermeņa signāli, viņa uztver vispārējo viņa valodu. Pirmajās 15 sekundēs pa telefonu runājot rodās pirmais iespējas par cilvēku, un viņš ļoti grūti pēc tam atkāpjas. Par labi, nē. Un tā lieta ir tāda, ka ja tad, kad mēs redzam cilvēku aci pret aci, tad mums pietiek ar pirmajām 5 sekundēm. Bet tad, ja mēs zvanām cilvēkam, tad viņš visu to, ko viņš neredz, viņš savā prātā uzbūvē vēl pa atlikušajām 10 sekundēm, lai radītu par jums konkrētu iespēju. Un citreiz pat ir tā, ka jums piezvan cilvēks, un jūs jau pēc balss nojaušat aptuveni, nekad viņu neesat redzējuši, bet jau nojaušat aptuveni, kā viņš izskatās. Aptuveni cik vecs, vismaz dzimums ir jau skaidrs pēc tā, kas ir piezvanījis. Vai ne?
Un jūs šo iespēju saliekat kopā nevis uzreiz pirmajā sekundē, bet tās ir pirmās 15 sekundes. Tāpēc ir ļoti svarīgi savu pirmo iespēju vismaz uzbūvēt kaut kādā loģiskā secībā un būt gatavam. Būt gatavam viņu uztaisīt. Tāpēc ir svarīgi zināt, ko mēs teiksim pirmajās 15 sekundēs. Es lieku uzsvaru uz 4 lietām pirmajās 15 sekundēs. Tas ir, kas zvana, stādos priekšā, no kurienes, kāda organizācija pārstāv vai kādu, nezinu, kustību vai līdzīgi. Kāpēc zvanu? Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Kāpēc es zvanu? Un beigās es tad arī uzdodu jautājumu, vai šobrīd ir ērti runāt. Kāpēc tieši tādā secībā? Kāpēc tieši tādā secībā? Jo jums ir, viens ir jūs parādat cilvēkam, kas jūs esat, no kurienes jūs esat, tas es domāju, ka paskaidrojums neprasa. Jūs gribat, lai cilvēks zina, kas un no kurienes zvana. Kāpēc zvana? Te ir tāds ļoti, ļoti svarīgs moments. Pat ja jūs esat no viņam neinteresantas sfēras un no uzņēmuma, ko viņš nekad mūžā nav dzirdējis, viņam būs interesanti šis pats vārds sadarbība, jo tas ir tas, ar ko viņš dzīvo, tas ir tas, ar ko viņš pelna. Un tālāk jau viss saruna var aizritēt daudz vienkāršāk nekā tad, ja jūs zvanīsiet, lai norunātu tikšanos par reklāmu, vai norunātu tikšanos par mēbelēm, vai norunātu tikšanos par SEO vai vēl nezinu ko. Ja? Kad sakiet par iespējamu sadarbību, šī vārdu kombinācija jums atvērs ļoti daudz durvis. Un kāpēc es tikai tad prasu, vai šobrīd ir ērti runāt? Jo, ja es prasītu pirms tam, tad visticamāk viņš nezinot, kāpēc es zvanu, viņam būs vairāk iemeslu pateikt nē. Ja, jo viņam ir, tā teikt, priekšā nolikt tumšāka telpa. Atrodiet arī kaut kādu starta joku, kaut kādu starta frāzi, ar kuru jūs varat cilvēku iepriecināt. Jo tad, kad klausulas otrā galā cilvēks smējās, nevis vienkārši smaida. Jā, Dīdzi, kas tev? Atcerējies kaut Man ienāca prātā doma pasniegt dienu šeit Dīdis zvanu, lai novēlētu jums jauku dienu. Piemēram, jā. Kāpēc ir super forši, ja jūsu klients vai potenciālais sadarbības partneris ar jums uzsāk kontaktu tieši ar smiekliem? Kas notiek tad, kad mēs visi smejamies vienā telpā un vienā rīvas? Laime, prieks, jā, ne tikai. Ir vēl viena lieta. Mūsu elpošana sinhronizējas. Ir tikai vēl viens apstākļis, kad elpošana 2 cilvēkiem sinhronizējās. Un šajā situācijā, kad 2 cilvēkiem elpošana ir absolūti vienā ritmā, pateikt nē, ir šausmīgi grūti. Tā kā, ja jūs panāksiet, ka jūsu klients smējās, un jūs arī smiesieties viņam līdzi, nevis tēlosiet tur Zadornovu, kurš pasaka joku un pēc tam ar atmeti ķīmi. Skatās, kā visi ņirt. Tad tas jums dod tādu plusu kā noskaņošanos uz klientu viļņu. Ja, tad uz vienas sarunas. Man jauno partneri, kurš varbūt ir man parādījies, neko par viņu nezinu. Es paziņu draugs arī nezinu, kā man tikt skaidrībā, kas viņš tāds ir. Es viņam varu uzticēt, es nevaru, vai tur ir vai konkurenti varbūt. Kā viņam tur iet, cik viņš tur pelna, un viņam ir rentabls, tas bizness nav, ko es vēl varu par viņu uzzināt. Latvijā mēs varam noteikt vairāk kā 150 notikumus par katru uzņēmumu. Arī tā skaitā no personu puses mēs varam skatīties no dokumentu, piemēram, komercķīlās var būt izmaiņas, maksātnespējas procesos var būt izmaiņas, adresēs var kaut ko savirzīt no tālāk. Pašlaik centralizētā risinājuma Eiropā tāda nav. Jā, sveiciens! Šodien ciemojamies Tech Hub Riga, kas ir jauno IT uzņēmumu kooperatīva telpa. Mums bija vakars ar Lursoft draugu, un mēs dalījāmies vairāk, tā kā spēlējāmies ar datiem, ko mēs varam uzzināt par biznesiem un par viņu īpašniekiem un vēl visu ko foršu. Sekojiet mums Facebookā, jo parīt, bet aizparīt jau piekdienu varēs strādāt jebkur.lv no Sporta 2, kas ir mākslas un tehnoloģija kvartāla, un jums ir kaut potenciāli interesi uzsākt savu IT biznesu, tad nākat ciemos pie mums Sporta 2. Sveiciens visiem rīdziniekiem no Tech Huba. Un sveiciens visiem no Tukuma. My name is McKay. I'm a student from Washington State here in Riga for the summer doing different internships. Right now I'm working with Tech Hub
and some students from SSE, and we're consulting them on how they can increase their membership. So far it's been great to see the different projects that are going on here in Latvia, as I've been doing some of the same back home in the States, and it's been cool to see just the amazing projects that are going on here on the other side of the world. I hope you guys have a great spring, and make sure you come out and check out Tech Hub.